Kas notiek, ka tev vairs nerūp un narcis to zina? Tas nav tikai pagrieziena punkts, tas ir par viņa atmaskošanu, ka tu ej prom no haosa un ilgojies pēc attiecību noslēguma, un tu pārstāj domāt, kā viņš jūtas un ko viņš dara. Tad notiek kaut kas spēcīgs, tu kļūsti emocionāli brīva, tu vairs nedzīvo uz emociju kalniņiem, garstāvokļa maiņām, no viņa manipulācijām. Un tā brīvība ir viņa ļaunākais murgs. Narcisam tava vienaldzība ir drauds. Tas signalizē, ka tas spēks, kas viņam bija, viņam vairs nav. Viņš vairs nevar raut tavas aukliņas un nevar balstīties uz tavu uzmanību, lai barotu savu ievainojamo ego. Tu nepārbaudi viņu, nereaģē uz viņa muļķībām un nepārbaudi, vai viņš ir mainījies. Tu esi aizņemta ar dzīvošanu, plaukt, attīstīties, sadzīt no jauna, un no jauna atklāj savu aizraušanos un izbaudi mieru. Tu būvē spēku, tu fokusējies uz to, tu labi jūties. Narcisam tava vienaldzība ir panika. Tas signalizē beigas viņu kontrolei un sabrukumu ilūzijai, par kuru strādāja tik smagi un uzturēja. Aiz slēgtām durvīm viņš strauji iet uz leju. Viņa šarms to nespēja labot. Viņam meli nav ticami, viņu drāma nesaņem reakcijas. Viņš cenšas steigties saglabāt iespaidu, lai tevi aizvietotu ar kādu citu. Ikvienam, kam rūp, reaģē vai atzīst nepatieso sevi, bet neviens, kas aizvieto, nevar viņam dot to, ko tu devi, un dziļi sevī viņš to zina. Tagad viņš ir tas, kas ir apsēsts. Viņš domā, ko tu domā, kur tu esi un ar ko tu esi. Viņš cenšas smagāk un cenšas atstāt iespaidu uz citiem un stāsta citiem, ka esi sliktā, lai noslēptu plaisas savā imidžā, bet nekas nestrādā kā iepriekš. Vienīgā persona, kura centās viņu saprast, atbalstīt viņu un piedot, tagad ir prom. Tu redzi cauri viņam, un tas viņu biedē. Viņš nemeklē tuvību, bet meklē kontroli. Kad viņš zina, ka tev vairs nerūp, viņš nenožēlo. Viņš kalkulē, uztraucas par to, kā tika atklāts. Uztraucas, ar ko tu varētu runāt. Uztraucas, kā viņš turpinās sev paklausīgos palīgus, izpildītājus turēt uzticamus. Cenšas cītīgāk rīkoties, melot, izlikties, ka ir upuris, vai tas, kurš aizgāja. Viņa izmisums ir acīm redzams, pat tad, kad izliekas. Tu izkāpi no viņa cirka, tu neskaties atpakaļ, tu pieņēmi patiesību, ka viņam nekad īsti nerūpēja. Viņam rūpēja tikai tas, ko tu devi viņam. Tagad tu pārstāji dot un kļuvi neredzama viņam un neaizmirstama. Viņš iespējams cenšas mainīt stāstu, apsūdz tevi, ka esi narcis, bet tu nesaraujies. Tu atguvi spēku, noraidot troksni. Kad narcis zina, ka tev vairs nerūp, viņš sāk just zaudējumu no sava nodrošinātāja. Viņš nebaidās tikai no tava klusuma, bet arī vienaldzības, jo vienaldzība nozīmē, ka tev viņš vairs nerūp. Tu aizgāji prom no viņa toksicitātes, un viņš nevar tev sekot tavā dziedināšanā. Tu viņu atstāji aiz muguras, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli.